Kristers Krasniņš un Renārs Krastenbergs ir malās un uz zilās līnijas aizsardzībā. Tāpat kā vakar Rauls Freibergs, komandas kapteinis, un Ārvils Bergmanis. Trips kontrola laukuma stūrī Austrija. Garā apmali un tiek ārā no zonas. Pietiekami bīstams var izveidoties pretuzbrukums. No tūs distances raidīt ripu un ripa ir vārtos. Tiesas rāda vārtugums netiek skaitīts. Rokas sākumā pacelts austriešiem, tālāk neizpratnē tās nolēs zemāk un uz abām pusēm. Bet, jā, katrā ziņā Rīpas šķērsoja vārtu līniju, tiesnešu vārds nav skaitījuši par kontaktu ar vārdsargu. Kāpēc šie vārti netiek ieskaitīti vai kāpēc vismaz neiet tiesneši skatīties video atkārtojumu? Nu, mums ir lieliski iespēja redzēt šo video atkārtojumu. Mitens atsit vienreiz, atsit otrais. Manuprāt, Dēļ šīs kājas. Diezgan Loķēts. Arāžens aizsargs arī ar Arāženu nūju turklāt. Vienotūs distants, viens mēģinājums, otrs mēģinājums. Un tiek ar situāciju galā Sebastians Franešīts. Paņēmies, tagad izpārēts uz vidu aizsargs. Viens pretī ir, laika nav daudz, bet tagad ar jaudu uz vārtiem. Tiesneša roka ir pacelta, ir fiksēts 2 minūšu noraidījums par pretinieku turēšanu ar nūju. Un 92,4% atvairīto mētienu. Tagad iespēja no tos distants mētienas un atkal ar cimdu teicam spēlē Franešīts. Kustība vārdsargam. Bergs, tālāk jau Ruvars uz vārdu priekš teicama piespēle. Un te bija varianti arī Danielam Andersonam. Izsitrip ārā uz vidējo zonu. Lapīnskis pa kreisi. Tagad plauks mēties, bloķēts Lapīnskis mēt un neizdodas arī šeit tik galā ar vārdsargu. Diezgan lēns saspēles pagaidām. Nu, tuvāk pie vārtiem ar austriešu un savu vārdu priekš te Rikašets un garām vārtiem. Pret 2. Austriešiem uzbrukuma iespēja. Neizvērs gar vārtiem uz tukšiem un teicami! Mareks Mitens. Un tagad pretējā virzienā nav varbūt ātrumu. Spēlētāji nomaiņa, jauns uzbrukuma sastāvs varbūt laukumā. Daļēji nomainies un te teicam! 2 pret 1 vārds ir uz tukšiem un neticam! Tomēr šajā epizodē nav mētiem vārdu. Taisturīgs. Neizdodās uzreiz nogādāt ripu uz vārtu priekšu, te caur zilo līniju Simonovičs uz vārtiem. Vēl vien iespējas! Atcīm Franešīts un tagad arī uzliek ne tikai nūju, bet arī cimdu virsū ripai spēli apturot. Arī trāp tiesa simt. Tagad teicam vārdu priekšā mēties un atcīt Franešīts. Renāra Krastenberga izpildīto mētienu. Lieliski pozīcija. Tur veiksmīgi ripa atlec no tiesneša. Ātri mēģinājām to izmantot. Tagad viena te pret Mitens. Ripa nav vārtos. Lapīnskis spēlē diagonāli. Te Justos Ozoliņš uz vārtiem. Ripa lidos secē. Te no otras puses un ripa tad kā aizsargiem vārtos. Vārtums. Latvija izvirzās vadībā. Tev Lats un iepratī vārtu izskatījās, ka ir izdevies ievirzīt ripu. Mēģināja Franešīts jau tur sagriezties. Jautājums. Vai tas tā tiešām ir bijis, kā ir izskatījies sākotnēji, bet 1-0 iedegās Latvijas izlases labā. Jā, nu tiesneši nezinu, ieskatīties, neieskatīties šo epizodu tīri teorētiski jau vajadzētu. Bet ļoti iespējams Latvijas izlase ir izvirzījusies vadībā. Te vēlreiz Gustavs Ozoliņš lieliski pieslēdzas uzbrukumam. Metiens jau no tālākas distances un ripa ir vārtos, te bez jautājumiem. Arī šeit divatāji iespēja doties uzbrukumā. Prorenko mēties un aizsargu. Arī pats uzbrukums, bet pēc tam iestam vārtos. Silpjā bija atskanējis arī Franešīts neapmierinās par Latvijas izlases spēlētāju darbībām iepratīm vārtiem. Mitens to pasit prom nesanāk. Plauks mēties Mitens un ar tvērēcim atsit, bet nesapmēs ripu savaldīt. Pēdējās 4, 3, 2, 1 un gar vārtiem piespēlēt pēdējā brīdī. Varēja rezultātu mēģināt izdīdzināt austriešus, tur mēģināja līdz ar pamatlaiku beigu sirēnu to visu sakārtot, bet jā, pamatlaiks ir noslēdzies, uzvara ir izcīnīta šajā pārbaudas spēlē, bet kā jau minējām, vēl būs arī pagarinājums un arī bullīšu sērija, bet apsveicam Mareku Mitenu ar savu panākumu.